Čau, čau! Es esmu Edvards un tu skaties Staro TV. Gaismas festivāls Staro Rīga katru gadu mūs pārsteidz ar jaunām un inovatīvām gaismas instalācijām. Devāmies Rīgas ielās, lai noskaidrotu, kur pats rīdzinieks veidotu gaismas objektu, ja viņam tiktu dota tāda iespēja. Ja tev būtu tāda iespēja, kur tu veidotu savu gaismas objektu? Visticamāk, pie Brīvības pieminekļa varētu. Varbūt kādā vietā, kas nav pašā centrā, un kas līdz šim ir bijis apdalīta. Varbūt tāda pati Miera iela vai Čaka iela, kaut kur tālāk no centra. Pie Brīvības pieminekļa. Kāpēc tieši tur? Tāpēc, ka man liekas, tā ir tā vieta, kur latvieši nāk un tiekās, un tas ir Latvijas brīvības simbols. Es domāju, ka katrs varētu pie savām mājām veidot savu gaismas objektu. Droši vien, ka pie Brīvības pieminekļa atļautu. Turpinot runāt par inovācijām, šogad gaismas festivālā Staro Rīga būs apskatām arī vecā Ģertrūdes baznīca. Tieši tāpēc apciemojām baznīcas mācītāju Ivaru Cišu, lai noskaidrotu, kā baznīca tiks izgaismota un redzama festivāla apmeklētājiem. Šobrīd atrodos Svētās Ģertrūdes baznīcā, un ar mani kopā ir pats Svētās Ģertrūdes baznīcas mācītājs Ivars Cišs. Labdien! Labdien! Šogad pirmo gadu gaismas festivālā Staro Rīga piedalīsies arī Ģertrūdes baznīca. Jautājums sekojuši, cik nozīmīgi ir šādā veidā ienest pilsētā gaismu? Varbūt atceros viens no arhitektiem, kurš skaidroja Rīgas kā pilsētas unikalitāti, tā ka Rīga ir plakana pilsēta, kuras dominanti ir baznīcas torņi, kas sniedzās debesīs. Un tā tas bijis gadsimtiem, un Rīga pēc tā ir pazīstama. Un kaut kādā veidā arī, kad šādos svētkos mēs baznīcai kā sakrālai celtnei, kas ir, var teikt, pilsētas vizītkarte un to ļaužu sirds, kas savā laikā cēluši šīs celtnes un tam veltījuši laiku, naudu, talantus un tālāk, ka tas ir kaut kas tāds, ko mēs parādām, tā ir mūsu vērtība. Mēs ar šo vērtību lepojamies kā pilsētā. Kādā veidā šogad izpaudīsies šis te gaismas objekts? Tā doma ir tāda, ka Ģertrūdes baznīca tiek izgaismota no 3 pusēm, īpaši izceļot šo Daniela Felsko visizcilāko sakrālās mākslas šedevru. Vienlaikus tā doma ir tāda, ka šie logi, kas arī neogotikas īpašu tādu šārmu dod un ka tie atbildēs gaismai, kas starē tik no ārpuses, ar mirdzumu no iekšpuses, plus vēl mūsu unikālās Zauber firmas ērģeles, kas arī ir ražots pagājušā gadsimta pašā sākumā, unikāls tieši romantikas, mūzikas tāds piemineklis. Viņš arī būs tāds, ka cilvēki, kas ienāks baznīcā, viņi arī varēs īpaši aplūkot šo mūsu lepnumu, mūsu ērģeles. Tātad gaismas festivāla laikā skatītājs varēs vērot Svēto Ģertrūdes baznīcu gan no ārpuses, gan arī tikt iekšā. Jā, vienīgi mēs, diemžēl, nevarēsim piedāvāt mūziku Ģertrūdes ērģeļu skanējumu, tāpēc, ka ārpusē skanēs cita mūzika, un tad nav apvienojams, ka divi viens ar otru cīnīsies, bet pārējā laikā var nākt arī klausīties Ģertrūdes ērģeles. Šī gada gaismas festivāla Staro Rīga programmas nosaukums ir Latvijas māju sajūtu meklējot. Līdz ar to, kāda ir jūsu paša, teiksim tā, kas jums pašam rada šo māju sajūtu? Man ir unikāli tas, ka kaut kādā veidā mani īpaši saista mans vecastāva mantojums. Mans vecastāvs ir brīvības cīņa dalībnieks, un kā brīvības cīņa dalībnieks viņš par piedalīšanos brīvības karā dabūja zemi. Un šī zeme ir tagad mana zeme, un kaut kādā veidā no vienas puses, kas ir tas ideāls, kas lika viņam doties karā, cīnīties, karot un būtībā riskēt ar pašu vērtīgāko, kas viņam ir. Un uz tā robeža izaicinājums, kādas ir manas vērtības un cik lielā mērā es esmu atbildīgs par tiem sapņiem, ko viņš dzīvoja, cerēdams arī uz manīm un man līdzdalību tajā visā. Un līdz ar to šī māju sajūta tāda, kad mēs kā ģimene nav tikai viena paudze, 2 paudzes vai 3, bet mēs visi, kas šeit dzīvoši un visi vēl, kas dzīvos, es esmu pie tiem piederīgs. Un es arī savu devumu ielieku tajā iekšā, lai turpinātu varbūt viņu sapņus kaut kādā veidā.
Šogad pirmo reizi, kā jau minēju, Svētā Ģertrūdes baznīca piedalīsies gaismas festivālā, un kas jums pašam saistās ar šo gaismas festivālu Staro Rīga? Varbūt tas unikālākais, kas tas ir vēl viens moments, kas ārkārtīgi saliedē mūsu tautu. Ka īpaši, kad es redzu jaunus cilvēkus ar ģimenēm, jaunās ģimenes ar bērniem, kas pārīši un tādi, ka viņiem tas patriotisms, tā vienotība un tā būšana kopā un tas, ka viņi piedalās. Un tas atkal liekas reiz parāda mūsu tautas, nācijas tāda virzība, ja, ka mēs ar vienu esam ārkārtīgi stipri, ka varbūt tie ideāli, par kuriem 90. gados karoja un stāvēja barikādēm, viņi nav zuduši. Jā. Šie cilvēki, es domāju, esmu pilnīgi pārliecināts, jā, līdzīgos veidos viņi atkal iet uz ielām. Jā. Tātad no 18. līdz 21. novembrim visi laipni gaidīti apmeklēt Svēto Ģertrūdes baznīcu šeit pat Rīgas centrā, kas arī būs viens no gaismas objektiem. Nevienos svētkos neiztikt bez kārtīgas svētku uguņošanas. Tieši tāpēc devāmies pie Latvijas vadošajiem pirotehniķiem, lai noskaidrotu, ar ko tie pārsteigs mūs šogad. Šobrīd esmu kopā ar svētku uguņošanas galveno dizaina veidotāju Kalvi Kalniņu. Labdien! Labdien! Pastāst, Kalvi, ko tad varam sagaidīt no šī gada gaidītākās uguņošanas? Pirmkārt, no sākuma vajadzētu sagaidīt labu laiku, atbilstoši, ja? Bet to mēs nevaram ietekmēt. Bet tātad, ja ir labi laika apstākļi un nav dūmi un vai ir pareizais vējš no Krastmales uz Pārdaugavu vai arī tas vējš ir kaut kā uz Sāniem, tad principā uguņošana izvietojās gan uz AB Dambi, gan šeit akvatorijā. Un tātad šogad tas jauninājums, kad vēl tiek pieslēgti gaisma objekti, kas sinhroni gan ar pirotehniskajiem izstrādājumiem, gan ar mūziku, tātad veido vienu kompozicionālo salikumu. Katrā gadījumā varam sagaidīt patiešām grandiozu uguņošanu, jo gal galā valsts svētki, Staro Rīga, viss vienlaicīgi. Staro Rīga sākās. Ja, bet tas vēl, ko es gribēju piemetināt, ir tas, ka šogad mūziku ir sarakstījis Raimonds Pauls, ja, kur tātad ietverts ir 4 tautā ļoti populāras melodijas, kas arī veido to stāstu par Latviju, par cilvēku un par sabiedrību. Bet pati uguņošana, cerams, būs patiešām grandioza. Jā, viņa kontekstā ar mūziku. Tātad grandioza viņa būs viennozīmīga, bet šeit es domāju, ka katram skatītājam vajag iejusties šīs mūzikas tēlā, klausoties viņu, un tad šī uguņošana parādīsies, varbūt viss šis multimediālais šovs parādīsies pavisam varbūt kaut kādās citās krāsās, citās ilūzijās un citās cerībās. Tas viss un daudz kas cits tevi sagaida gaismas festivālā Staro Rīga. Piedalīties var arī tu pats sociālajos tīklos lietojot hashtagu mājasajūta. Apmeklē www.starorīga.lv un tiekamies gaismas festivālā. Gaismas festivāls Staro Rīga 2015. Programmā Latvijas mājasajūta meklējot, domāsim par vērtībām, kas mūs vieno Latvijā. Vērmanas dārzā apskatīsim starptautiskā projekta Baltijas gaismas ķēde, jauno mākslinieku darbus, kā arī Vecrīgā meklēsim objektus no Eiropas gaismas festivāliem. Piedalieties līdzdalības akcijā Rīgas karnevāls un izgaismosim savu pilsētu svētku noskaņās. Festivāls notiek ar Rīgas domas un festivāla sadarbības partneru atbalstu. Staro Rīga no 18. līdz 21. novembrim.